Vietā, kur vēl pavasarī bija smilšains laukums un svaigi izrakta būvbedra, šodien jau slējas 3 māju fasādes un iekšpusē jau iezīmējas dzīvokļu aprises. Celtnieki ir gatavi ķerties pie iekšdarbiem. Pirms veikt apdares darbus, iekšējās apdares darbus tiek savilkt iekšā gan elektroinstalācija, gan ūdens, kanalizācija, visas inženieru komunikācijas. Protams, ka būvniecība nav vienkāršs process un ir daudz neparedzētu gadījumu, bet paldies Dievam, esam grafikā un pat apsteidzam grafiku. Darbi norit ļoti plānveidīgi. Pēdējo 20 gadu laikā Jūrmalā tās ir pirmās pašvaldības finansētās jaunbūvētās daudzdzīvokļu mājas. Mājokļu jautājumu risināšanā pašlaik palīdzību no pašvaldības gaida 500 jūrmalnieku ģimenes, un šīs ēkas ir pirmais solis, lai garā rinda izkustētos no vietas. Visaktuālākās ir apmēram 300 ģimenes, kas rindā, tad apmēram ap 180 ir bāreņi, bērni bez vecāku gādības, kur ar tiesas spriedumu tiek izlikts no dzīvoklīšiem, un plus vēl ir denacalizēta namīrnieku rinda, tur apmēram 150 ģimenes. Protams, ka šī ēka visu to problēmu neatrisinās. Tad tomēr tās 65 ģimenes, tas ir kaut ko izsaka, tur tā pamatā, kā jūs ziniet, ir 2 un 3 istab dzīvoklīši, kaut viņi ir maziņi, bet tomēr tā problēma daļai sāk risināties. Lai gan nekāda atvieglojuma ne īres, ne komunālajiem maksājumiem nebūs, jauno māju iemītniekiem dzīvošana izmaksās krietni lētāk. Tad viņa ēka ir atbilstoši šodienas prasībām, ir siltumnoturīgāka. Tad mēs, ja salīdzinām ar tām padomlaika celtām ēkām, tad apmēram uz 50% viņiem būs jāmaksā mazāk. Visi darbi būvniekiem jāpaveic līdz nākamā gada februārim, bet, lai viss izdotos, netiek aizmirsts arī senās tradīcijas. Kad būvniecība sasniegusi augstāko punktu, kopā tiek aicināti gan celtnieki, gan pasūtītāji. Kad pasūtītāji atzinuši, ka spāru vainags jumta korē ir godam nopelnīts, visi kopīgi mielojas ar īsteni latviskām pusdienām. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.